Čau visiem! Apsveicu jūs ar māja brīvdienām. Mums priekšā ir vesels 4 dienas. Tāpēc, ko daram? Braucam pavizināties uz Poliju. 3 naktis, 4 dienas. Ideja ir šāda. Mēs braucam galamērķī līdz Daņskai, bet to mēs darām 2 dienās. 2 dienas uz turieni, 2 dienas atpakaļ. Pa ceļam mēģināsim apskatīt, Hitlera bunkeri, kādu kara muzeju, Ķieģeļa pili, varbūt vēl kaut ko. Ko pa ceļam ieraudzīsim. Nekāda tāda strikta maršruta nav. Galvenais ir galamērķis Daņska. 2 dienas tur, 2 dienas atpakaļ. Kāpēc ne? Solu brīnišķīgu laiku. Sagaidīsim manu kompanionu tulīt. Es jau redzu, viņu brauc. Labrīt, Ruslan. Čau. Es skatos, sinoptiķi nav mūs piemānījuši, ja? Laiks izskatās būs brīnišķīgs. Izskatās tā. Ko, gatavs braukt uz Daņsku? Vienmēr gatavs. Ko, laižam tad? Laižam. Esam Elejā. Šeit krustojumā redzēt tāda tā kā baznīca neliela, ja? Te dzīvo tā slavenā Elejas tantiņa, kura ar čukstēšanu, burbuļošanu, varžu kaiņām un visādām citām burvestībām jūs var izārstēt no dažādām slimībām. Saka pat, kad arī no neārstējamajām. Cilvēki tic un brauc pie viņas diezgan daudz. Tuvojamies Latvijas-Lietuvas robežai. Meitene te ir, ja, sanāk? Meitenes robežu kontrolas punkts. Daudz izvēlēts braukt caur Bausku, bet mēs izvēlamies braukt caur Eleju, caur Meitenes šito robežu punktu. Kāpēc? Tāpēc, kad šī posmā līdz Polijas robežai ir vismazāk vidējā ātruma joslas, tās mērīšanas, tie posmi. Jo ar mocīti tīri droši braukt uz 110, uz 90 man personīgi tas ir nomācoši. Tā, Latvijas Republika, šķērsojam robežu. Juhu, esam Lietuvā. Te, protams, viss tāpat kā pie mums uz 90, jā, un uz 50. Iebrauksim, uzpildīties, pie reizes iečakosim, cik tad Lietuvā maksā beņģuks. Salīdzinājām ar mums. Mums laikam bija tagad eiro 80 kaut kur. Un šeit pagaidām neredzu. Tā. Izskatās, ka eiro 81, varbūt tāpēc, ka robeža. Lietuva parasti bija kaut kā slavenāka ar vismaz 10 centu starpību. Labi. Neko nevinēsim šoreiz. Pāri Lietuvas robežai benzīna tankā nekāda ekonomija mums nesanāca. Padzersim Redbuliņu, Ruslans iestiprināsies ar kādu hotdogu. Mums radās doma aizbraukt uz Krustakalnu, tepat pa ceļam. Jo bija informācija, ka kaut kādus gadus atpakaļ viņš tur nodega viss. Un gribās tikai paskatīties, tas Krustakalns ir atjaunojies ar saviem miljonus krustiņiem vai nē. Tad piebrauksim, palūrēsim. Jā, ar laiciņu mums ir paveicies. Ir tagad saulains, silts, neviena mākonīša. Es vēl tā bišķi nopakojies esmu, bet es domāju, ka pēc pāris stundiņām jau varēs jau mazliet izģērbties. Ruslans, ko tu paņēmi? Hotdogu. Neesi brokas sēdzi? Jā. Davai piesēdu un reku to vienu buņģiņu arī, lai tam liekas nenāk. Paldies. Jo pagājušā ceļojumā es atceros, tev pa ceļam sāka rubonis nākt virsi.
Lietam. Tu izgulējies labi? Jā. Nu tad super. Nu ko, Ruslan, par mūsu Polijas brīvdienām? Proži. Vakar āliņš, protams. Nu ko, brauksim tālāk. Nu ko, mums pa kreisi aiziet. Aiz fūrēm nav ko. Nav diezgan patīkam vilkties. Viņas te vēl apdzen vienu otru. Tas ir uz ilgu laiku. Tā izskatās, ka mēs arī varam iet garām. Man spīdometrā temperatūra rāda 15 grādi, bet šitām Āfrikām tas termometrs melo pa kādi 3, 4, 2, kā kur reizi grādi. Tā kā varētu būt, ka temperatūra uz doto brīdi ir 10 plusā. Un pulkstens arī ir 10 no rīta. Nu, roku apsildu vēl prasās tā kā ieslēgt. Bet jā, laiciņš solās būt ideāls. Tagad galvenais nepabraukt garām pagriezienam uz Krustakalnu. Ruslans redz, jā, redz, pagrieziens ir ieslēgts. Griežam iekšā. Nu, tepat jau netālu viņam arī ir jābūt aiz pagriezienu. 1,5 kilometrs. Brauksim paskatīties, kā tur izskatās. Mēs esam Krustakalnā. Te viņš ir aiz muguras. Iesim paskatīties, vai pēc ugunsgrēka ir kaut kāda postījuma, vai viņš ir pilnībā atjaunots. Uz pirmā acu uzmetiena skatoties uz Krustakalnu, liekas, ka nekādi ugunsgrēki te baigi nav bijuši, nekādi postījumi nav nodarīti. Vai nu tas viss ir atjaunots, var būt, ir bišķi šķidrāks izskats, bet, manuprāt, viss ir tāds tā kā bija, ne, Ruslan? Nu, izskatās, jā. Jā, nekas baigi nav mainījies. Nu, super. Žēl jau būt, ka tāda vietiņa nodegt. Tomēr var kādreiz brīvdienās braucot mocīti, kā kaut kādu maršrutu pieturas punktu ielikt viņu. Tā, nu ko, uzkāpsim augšā, paskatīsimies, kā tas izskatās no augšas. Bet liekas, ka jā, visi krustiņi ir vietā, nav, viņi neizskatās jauni. Tātad ugunsgrēks šeit viņus nav skāris visticamāk. Mūsu vecumā arī šīs kāpnes jau liekas pa augstu. Uj, haidi! Nu ko, Ruslan, atzīmējušies esam, braucam tālāk. Braucam. Mēs ja kas neko nenospērām. Tas nav mūsu stils. Joks. Brauksim tālāk. Šodienas galamērķis ir Hitlera bunkers vai kaut kāda militārs muzejs. Ja tur bija vēl placī? Jā. To mēs apskatīsim. Tas jau droši vien būs jau pēcpusdienā stipri vēlāk. Un tad dosimies uz mūsu viesnamu. Bet līdz tam vēl visa diena priekšā ar foršu braukšanu. Izbraucām cauri šauļiem, izbraucām to gabaliņu, ja, to cauri mežiem. Tagad piestājām tā vienkārši te benzīna tankā, kā saka, aiziet kaut ko nopirkt, varbūt padzerties. Un esam pirms bāņa. Te ies bānis tagad līdz pašai Kauņai. Kauņa arī droši vien jāuztais kaut kāds pitstopiņš, jāiepild varbūt degvielu. Un tad jau pat tiešo uz Poliju.
Sveiki, sveiki! Mēs esam pie Kauņas, šī leģendārajā pitstop vietā, kur ir depo aiz muguras. Mēs esam Circle K. Šī vieta ir ļoti populāra visiem motociklistiem pirms robežas piepauzēt. Šad tad esam šeit satikuši arī kāds latviešu motobraucējs, bet šodien nav latviešu motobraucējs šeit. Un laiciņš ir lielisks un tiešām, lai jūs saprastu, ka es nemeloju, ka laiks ir ideāls. Paskatieties, ko dara Ruslans. Viņš ēd saldējumu. Viņš ir nobraucis 250 km. Viņš nav nosaucis, viņš ēd saldējumu. Tas ir kaut kas pirmo reizi šogad tā, ja? Jā. Man neliela tehniska kļūme. Ķiverei mikrofoniņam pazuda šitais vēja švammīta, vai kā viņas sauc. Kā es tagad vlogošu? Cerams, ka nebūs baigi sliktā skaņa. Ot tāda pazuda kaut kur. Tā, līdz robežai, cik tur palicis? Figa viņa zina. 50, 60, 70 km. Mums līdz militārajam muzejam ir 270 km. Tas ir pēc mana veiza. Bet Ruslans atrada kaut kādu citu ceļu, varbūt distance mazliet izmainīsies. Lai viņš brauc pa priekšu, rāda ceļu. Viņš atrada ceļu, kas iet vairāk tuvāk Kaļiņingradai. Tāds mazais otrās pakāpes ceļš, lai ir mazliet interesantāk, lai nav jābrauc pa bāni. Kaut gan līdz tam vilku bidzenim, ja militāriem muzejam, tāpat iet tādi otrās šķiras ceļi, diezgan līkumaini un interesanti. Bet, labi, apstīsimies. Katru reizi ir interesantāk pabraukt pa kādu citu ceļu. Tā, mēs nebraucam taisni uz robežu. Ruslans kaut kur nogriezās. Viņš, kā es teicu, ķipa atrada kaut kādu citu ceļu, kā mēs varētu šķērsot Lietuvas Polijas robežu. Tuvāk Kaļiņingradai. It kā. Es personīgi tādu ceļu nezinu, tāpēc es uzticēšos Ruslanam un braukšu aiz viņu. Kaut gan tās pierobežas joslas, ņemot vērā šitos kara gadījumus. Varbūt viņš benzīnu tikai gribēja ieliet. Labi, tūlīt noskaidrosim. Ruslan, tu gribēji benzīnu ieliet vai tu ceļu meklē? Telefon сел, он зарядку поставил. Ok. Новая зарядка. Вот, заправка. Ruslanam kaut kāda tehniska ķibele. Ruslans gandrīz palika bez elektrības, bet izrādās, ka viss nav tik traki, ir izdedzis drošinātājs. Iebrauksim kādā benzīna tankā, nopirksim un viss būs ok. Tā, problēma identificēta, drošinātājs 15 ampērīgais, ja vajadzīgs. Un tad Ruslanam atkal būs navigācija, viņš man parādīs super ceļu pa Ziemeļu Prūsiju. Man spidometrs čota sācis ir gļukot šitai Hondiņai. Brīžiem uzvadās kaut kā niķīgi. Vajadzēs uz Hondu pazvanīt. Pajautāt, varbūt ir kaut kāda garantija viņam pagarinātā. Tā, turpinām ceļu. Līdz Statoilam pēc drošinātā. Ir komplekss pa 4 eiro. Pa 3 eiro. Izskatās, ka līdzīgs, ne? Uztaisīsim ātru remontu. Davai, Ruslan, parādi, kā tu māki sataisīt BMW lauku apstākļos. Redz, cik viņš veikli noņem sēdekli. Izskatās, ka viņš ir profesionāls. Drošinātājs 15 promilas, ja? Ampērs, to ist. 15 ampērīgais drošinātājs. Tiek ielikts pareizajā vietā.
Iet iekšā? Super. Davai pasties, ir elektrība? Tā, nu ko? Patiesības mirklis. Bija drošinātāja vaina vai nebija? Jā. Viss strādāja, ja? Nu dod 5, tad remonts ir lauku apstākļos veikts. Okay, vispār pārspēja visas cenas. Eiro 90 pa 95. Te vēl krutāk nekā Latvijā. Tikt atpakaļ uz tā ceļa, kas iet uz robežu. Vāršava, jā, uz šeien. Jūs visi zinat, uz Polijas robežas ir blokpostenis. Laikam ķer nelegālos migrantus. Ar motociklu parasti varēja baigi viegli tikt cauri. Bet tagad te ir neliels sastrēgums. Ruslan, tev koferī kāds nelegālais migrants ir? Kāds ir? Nelegālais migrants koferī ir? Tad tevi pārbaudīs. Satikām motociklistus no Igaunijas. Motoklubi QST. Visiem BMW, nu gandrīz visiem. Tā, nu vēl kādi pāris metri līdz blokpostenim, un tad jau būsim Polijā iekšā. Hello, Estonia! Tā, mēs ņemam kreiso joslu un braucam garām tām mašīnām. Jo, manuprāt, močus laiž iekšā bez pārbaudīšanas. To mēs tulīt redzēsim vēlreiz. Jā, nu diez kas nav, it kā Schengena zona, bet visus brauc skatīties. Tā, ko darīsim mums? Laidīs cauri. Izskatās, ka laiž, jā. Ot, redz, motociklam ir priekšrocības nelielas. Sveika, Polija! Tā, mēs tagad nogriezāmies no Bāņa. Man vejs rādīja taisni, lai es braucu, bet Ruslans nogriezās. Tas nozīmē, jā, ka viņš atradis ir kaut kādu citu ceļu, mazāk svarīgu, kas mums liksies, nu, vajadzētu likties interesantākam, lai tiktu mēs līdz tam militārajam muzejam. Mums ir palikuši, nu, es nezinu, man rāda 170 km, varbūt tagad kaut ko pārreiķinās. Vai vējs vispār nesaprot, kur es braucu. Nu labi, es braukšu aiz Ruslanu, lai viņš brauc. Lai ved. Manā navigācijā ielikties galapunkts šito ceļu nesaprot. Labi, forši pabrauksim pa maziem celiņiem. Kas teica, ka Igauni ir lēni? Tie motociklisti no Igaunijas, kā pārbrauc pāri Polijas robežai, tā iedeva ručkā un pazuda. Es viņas pat vairāk neredzēju. O tev, lēnie Igauni. Super forši mazu ceļu, jo reiku motociklists, meitenīte. Galu galā mēs jau braucam uz Daņsku, nevis tāpēc, ka mums vajag to Daņsku, bet tāpēc, ka mēs gribam vienkārši pavizināties. Mērķis, gala mērķis, tas nav galvenais ir ceļš, tas pats process. Pavizināties. Un kas var būt labāks pavizināties par tādiem maziem celiņiem, maziem ciematiņiem? Jo īpaši steigties mums nav, kur tā kā mierīgi varam braukāties.
Nu, tādi mazi celiņi mums šodien būs. Varbūt tie, kas atcerās 90. kas brauca tranzītā caur Poliju vai šmotkas tirgot vai kaut ko nopirkt. Un mēs pa tādiem maziem ceļiem tikai braucām. Citu ceļu praktiski nebija 30 gadu atpakaļ. Un arī fūris bija uz šitiem ceļiem. Tad tā braukšana bija galīgi tāda sūdīga. Atceros, mēs centāmies vienmēr pa nakti izbraukt Poliju, tāpēc bija mazāka satiksme. Tagad paskaties, ceļi tukši, mēs vieni paši te braucam un kaifojam. Tā, te mums kaut kur jāgriež, vai Ruslans grib pauzīt uztaisīt. O, Harley Davidsons. Čau, vīri. Jā, bija laiki. Un tagad pa 30 gadiem ceļi ir sacelti, pa bāņiem tik visi blieži. Un šitie mazie celiņi ir tādai braukšanas baudīšanai palikuši. Ja nekur nav jāsteidzās, super. Mums točni šodien nekur nav jāsteidzās. Vispār šīs brīvdienās. Nav jau nekāds lielais maršruts. Turp apakaļ līdz Daņskai, cik tas ir nepilni 2000 kilometri. Šodienas uzdevums izbaudīt labu laiku un pavizināties ar mocīti. Izbaudīt ceļu. Te ir forši, nav satiksmes. Vienkārši forši pavizināties. Jo sen nav bijis tik silts. Faktiski pirmais tāds kapitāls siltā diena kopš pagājušās sezonas. Nogriezāmies tādā mazā fifīgā vietiņā, maziņš pitstopiņš. Kas šeit ir, es nezinu. Vienkārši pauzītas vieta. Varbūt te ir kaut kāda staigāšanas taka, jo redz, ka ir kaut kāds afišs vai kaut kādiem maršrutiem. Pieļauju, ka jā. Nu labi, ja jau reizi piebraucām, uztaisīsim pauzīt. Mēs esam nekurienē. Foršs ceļš, Ruslan, ne? Te ir kaut kāda dabas taka laikam. Nē, šeit ir trīs tādas vietas, kur trīs robežas. Šī ir vieta, kur ir trīs robežas? Kas te ir? Krievija, Lietuva un Polija. Krievija, Lietuva, Polijas, tāds stūris, ja? Jā. Super, klausies. Un kurš ir tas stūris? Mazliet tālāk. Bet tur drīkst iet? Nu, mēs neiesim. Mēs neiesim, ja? Tu gribi? Nē, galvenais, ka mēs esam šeit. Jā. Mēs esam ļoti slinki staigāt ar kājām. Nu, kā Ruslančiks teica, redziet, šeit ir 3 valstu robežas saskarās. Maģiskais trīsstūris. Klausieties, nu primā laiciņš, es vienkārši nevaru nopriecāties. Silts, saulains un braukt ir vienkārši patīkami. Šitie mazie celiņi, arī viņiem ir kvalitāte ļoti laba. Tā kā šodienas mērķis, kā jau teicu, ir tikai nesteidzoties pavizināties un baudīt dabu, motociklu, ceļu. Un mazliet kalnus. Nu tāds pauguriņš, jā. Nekādas aizlieguma zīmes nav, tāpēc mēģināsim piebraukt tuvāk. Varbūt kaut ko interesantu tur var redzēt. Eku bēmbīts. Varbūt tiešām redzēsim 3 valstu robežu ar suņiem, dzeloņdrātīm un bloku postiem. Ko var reku čaļam močiem brauc? Sveiki! Sveiki vēlreiz! Sveiki! Kā smuki smaržo pēc koka. Nozāģēti svaigi. Tā, te uzmanīgi, bērniņi. Tā, nu jā, tālāk ir gājēji pārēja. Tu ir gājēji pārēja, gājēji ceļš. Tas ir tur. Tā galvenais nenolikt uz gurķi. Te mēs varam uzlīmēt uzlīmīti. Es atstāju mājās visus uzlīmes. Johaidī. Jā, nu šeit ir tas stūris, kur satiekās Lietuva, Polija un... Krievija, Polija un Lietuva. Krievija, Polija un Lietuva. Jā, vat ir dabā tādas vietas.
Nu labi, mēs ar kājām neiesim slinkums. Uzskatīsim, ka mēs esam šeit bijuši un atzīmējušies. Gandrīz jau paliek karsts. Grādusņiks rāda 23, atņemam kādus 3-4 grādus, nu 19-20. O, braucam. Ruslans mani te ir ievedis kaut kādā offroadā. It kā nebija paredzēts šī maršrutā bezceļš, bet ok, pārmaiņas pēc, kāpēc ne? Man vispār nav nekādas saprašanas, kur mēs atrodamies. Navigators visu laiku man grib kaut kur vest atpakaļ. Bet nu Ruslans ir kaut kāda cita navigācija ieslēdzis. Nu, viņš teica, ka viņš zina, kur mēs braucam. Mums tagad ir gala punktā muzejs militārais, nu tāds plats. Un no tā muzeja mums līdz viesnīcai kādi 30 km, un tas principā šodien ir viss. Tā kā dienas otrajā pusē vajadzētu atrast arī kaut kādu veikalu, paņemt pāris pudelītes augstu aliņu un izbaudīt vakaru. Bet līdz tam vēl forši pabraukāties varam. Tikai vēl kaut kāds mocīts brauc no kaut kurienes. Hello! Jā, ritīgi jau paliek silts un tā lēni braucot jau mans body ir uzkars, es drīz varēs novilkt šito žaketīti. Asfalts aizgāja. Tā, mums sarkanā gaisma jāpagaida. Arī redziet šādus mazus ceļus poļi remontē. Ruslan, uz kurieni? Gaidam, sarkanais. Tas nekas, ka mēs esam nekurienē. Satiksmes noteikumi ir jāievēro. Tā izskatās, ka šeit luksaforu būs ļoti daudz, viens pēc otra. Nu, vot, iebraucām. Gribējām mazos celiņus, lūdzu, ir mazie celiņi. Bet, nu jā, mālači poļi, viņi pat tādus mazus ceļus remontē. Budžets atļauj. Ruslanam kaut kas problēmas ar navigāciju, ar internetu, tagad būšu es vadītājs. Man it kā viss navigācija rāda, beidzot arī viņa saprot, kur es atrodos. Līdz muzejam 112 km. Tā kā cerams, ka viss būs kārtībā. Forša maza Polijas pilsēta. Kur ir cilvēki? Šodien taču brīvdiena. Karoči, braucam, vizinamies. Prieks turpināt. O, vīri, mēs esam kalnos. Serpantīni aizgāja. Pagriezieni kalpos pa 180 grādiem. Tā, akmentiņi pagriezienā ļoti uzmanīgi. Un kārtējais luksafors. Jā, šis bija labs. Kā sacīt, jāsaka, mazliet iebrizāmies ceļa remontos. Šitais jau ir kaut kāds, nezinu, 10. 15. luksafors. Tā, kur tur Ruslančiks atpalika? Redz, kur brauc, ok. Nu, remontē ceļus, jā, sezona ir sākusies. Vajadzētu ieliet Polijas benžuku. Tā kā mazliet jau esam apsīkuši. Uz šitiem maziem ceļiem reti, kad ir benzīna tanks. Jāizmanto iespēja. Cik viņš maksā, nav nejausmas, 7 zloti, 30. Kas tur viņiem ir? Zloķiki mazie. Tā, davai 95. O, 6,46.
Nu tā dodamies līdz militāriem muzejam 54 km. Pēc tam vajadzētu veikalu Žabka, populārāko veikalu Polijā. Un tad uz viesu namu vai uz viesnīcu, kas mums tur bija, es jau neatceros vairāk. Tā, neviena nav, bet tālumā ir. Braucam. O, cik daudz motociklistu sabraukuši. Nu, te ir tas saucamais Hitlera bunkers. Vēsturiska vieta, forša vieta. Iesaku viņu apmeklēt. Bet mēs te esam bijuši un par vienu reizi vairāk te nav ko darīt, godīgi sakot. Mēs brauksim bišķi tālāk uz vienu citu militāro muzeju. Ceru, ka viņš būs vaļā. Viņš nav liels, bet tur arī tāds placis ar tehniku, kara relikvijām. Nu, paskatīsimies. Tur vismaz es neesmu bijis. Ot, es domāju šito vietu. Ātri apskatīsimies, kas te ir. Jo vienkārši tāpat piļīt nav interesanti. Vajag vismaz arī kaut kāds apskates objekts iekļaut. Tad tas brauciens ir tāds bagātīgāks. Tā, nu iesim iečakot. Nu ko, Ruslan, iesim iekšā? Iesim. Paskatīties uz kara tehniku. Hello. Hello. How much for ticket? 35 zloty, as you see, price on... Un ko mēs te redzam? Pirmais eksemplārs lidmašīna, Ruslan, tas ir migs? Kaut kāds mīgs, jā. Kaut kāds migs. Tepat var ielīst un izbraukt līkumiņu. Pamēģināsim ielīst iekšā. Ruslan, tiešām tas ir migs? Nē, Su-22. Su-22? Ruslans ir speciālis Su-22. Paļotu gatov! Oi, johaidi! Klausies, kā viņi ar šitiem ir lidojuši. Nē, skaistai puski. Ak, Dievs, cik te ir pogas, cik te ir viss kaut kas te ir jāmācās gadiem, lai būtu par pilotu. Nu, diezgan šauri, jā. Es vispār nesaprotu, kā var vadīt šitādus aparātus. Baigi kruta. Tā kā sporta mašīnā. Ruslan, nu tu izskaties kā Toms Krūs no filmas Mavericks. Vai Top Gun, to есть. От винта! Zāpusk! Lieli puikas kā mazi bērni. Jā, un šī mums ir divvietīgā reaktīvā lidmašīna Iskra. Paskatīsimies, kā mums izskatās salonā. Jā. Ļoti sarežģīts aparāts. Kā viņi lido ar šitiem? Šitais eksemplārs izskatās pēc kukurūzņika. Lidojošs vienistabs dzīvoklis. An-2. Tā. Te varēja desantnieki sasēsties. Skaidrs, un te ir reku kabīne. Tā, kabīnē iekšā nedrīkst iet, bet nu arī. Jā. Traks aparāts. Baigais dzinējs. Jaudīgs droši vien. Ja jau šitādu mahīnu var paraut gaisā. Nu, šitais lidaparāts točne ir migs pēc tā raksturīgā cauruma priekšā. Jā, samaļot MiG 17. Raķešu palaidējs. Briesmīga mašīna. Savā laikā visi no viņas baidījās. Viņš uz malku kurināts. Nu, skaidrs.
Šitā puška varētu būt Zeņitka. Zenīta. Vai kā viņi pareizi sauc. Ka operators varēs sēdēt iekšā un puļāt. Pasties kādas magazīnes. Jo, haidī. Kaut kāds bruņu transportieris, bet viņš ir aizslēgts. Izskatās, ka, ja tu viņā iekāpsi, tu viņu vari salauzt. Kāru izturēja, bet turistus neizturēs. Reāls lidmašīnas reaktīvais dzinējs. Gaisa ieplūdes spārniņi, vai kā viņi tur pareizi saucās. Nu, baigā tehnoloģija. Ko tik cilvēki neizdomā. MiG-21. Iespēja ieskatīties kabīnē. Davai palūrēs. Kā te vīri braukāja ar šito? Nu jā, iedomājies te katru poziņu saprast, par ko viņi atbild. Nu mēmākais aparāts. Tas, ko vēl kaut kāds helīts. Tā kā viņš saucās Mi-2, Mi-2, Šmigļoviets. Filmās briljanta rokā Miličs ar šitādu te ķēra šefu. Ņihila šitādu dabūt bortā. Friču karavīriņi. Hello. Nu, tas ir Romels, ja? Maršals vai kā viņu, Feldmaršals Romels. Reka Toms Krūs tālumā. Breds Pits arī, nu tāds dzīvais. Zelenskis Baidena. Jā, bet šeit helīts ir reāls. Товарищ Горбачев. Reigens, Gorbačovs, Baidens, Zelenskis. Nu šitos vīrus es neatpazīstu. Tas ir Janeks. No 3 tankisti un suns. Vai nē, Janeks bija šitais. Tas bija Gusliks. Reāls liegabals vai gaubica. Jā. Nu, nafig zem tāda lādiņa pabūt. Tā, šeit arī kaut kāda eksponāta ir. Iesim paskatīties ātri. Kaut kāds bildīts ar Adolfu. Tagad amerikāņu karavīri izskatās. Fricīts. Reāli ķiveri. No metāla. Nu jā. Te štābs. Fricīši darbojās. Kaļ plānus. Reku pats vaininieks. Nu, lūk, īsumā tāds ir tas militārais muzejs zem klājas debesis. Visu mēs ātri apskatījāmies. Kā nu ir, tā nu ir. Tagad vajadzētu mums doties tālāk. Plānā vajadzētu būt tādai lietai kā žapka, jeb kaut kāds veikals. Un jāmēģina atrast mūsu mājas. Un jāatpūšās. Pametam šo jauko vietu. Es ceru, ka es pareizi pagriezos. Laikam jā. Tā, nu mēs vispār esam tādā baigā nomaļā vietā. Vajadzētu atrast veikalu. Nav garantīs, ka te vispār veikals ir tuvumā.
Un es ceru, šodien nav nekas īstenībā visu dienu. Labi, skatīsimies, kā būs. Nācās raut riņķī, uz nepreizo pusi pagriezos. Johaidī. Jā, mēs šeit bijām. Bišķi nokļūdījos ar navigāciju. Bet tagad esam pareizā virzienā. Starp citu, šitais ir ļoti populārs maršruts. Ļoti daudz motociklisti brauc uz to Vilka Vidzeni, gan uz šito muzeju. Lietuvieši bija, poļi bija. Eku vēl pretī nāk vesels bars. Tā, nu mūsu vejs ieveda pavisam džungļos. Nu jā, nu te ir tāda nomaļa vieta. Ceru, ka pareizi. Pavisam pa mežu. Tā Ruslančiks ir aizmugurē, ir viss kārtībā, braucam. Līdz viesnīcai 8 km. Te kaut kāds baikeru sajiets. Čaļi kaut ko svin laikam. Mēs esam ievesti mežā uz zemes ceļa. Karoči, mums šodien pat veicās nedaudz ar offroad. Nu, it kā 2 km 700 metri pa šito ceļu, tad kaut kāds pagrieziens. Nē, šitā pa Poliju es vēl neesmu braucis. Šodien mums iet interesanti. Kāpēc ne pa zemes ceļu pabraukāt? Tas taču forši. Kā jau minēju, es šodien vēl vispār neko neesmu ēdis. Tā mēs arī paliksim. Nē, ka mēs nepaliekam bez vakariņām, jo te, man liekas, taču nekāda veikala nav. Labdien! Cilvēki pastaigājās, ar ko darīt. Tā veids mūs ved. Ritīgi jautri. Negaidīti esam paņēmuši Polijas tetiņu Trans-Euro Trail. Mārtiņš Sīls, tu šito iezīmēji? Pagaidām viss kārtībā, braucam. Ritīgi rēcīgi. Pēc 1 kilometra ir kaut kāds pagrieziens. Iespējams, ka mēs izbrauksim no tā meža. Tā, kur Ruslans atpalika? Jāpagaida bišķi. Man ar Āfriku bišķi vieglāk pa šitādu ceļu braukt. Reku nāk, viss kārtībā. Braucam tālāk. Šodien tiešām ir jautri. Tā, nu, kas te ir? 500 metri līdz pagriezienam. Varbūt izbrauksim civilizācijā. Jūs nepadomājat, mēs neguļam šodien teltīs. Mums ir viesu nams, jeb lauku sēta, kaut kas tam līdzīgs. Tā, pagrieziens ir, bet vai tas ir asfaltāts pagrieziens? Katrā ziņā līdz viesnīcai 5 km. Tā, pagaidīsim Ruslančiku. Te ir bruģīts. Nu, civilizācija. Kur Ruslans brauc. Nevaru galvu pagriezt. Skatās, ka offroads ir beidzies. Izejam šoseis. Tā, pagaidīsim Ruslanu. Mašīna nāk. Mocīts, labi, gaidam. Forši veiziņš mūs pa taisno izveda pa mežu. Kāpēc gan nē?
Mēs atbraucām, bet te nekā, nē, nu te ir viesnīca droši vien, ja, bet veikalu pa ceļā mēs neredzējām. Mums tā, reku bāriņš kaut kāds vai kas. Nu, es nezinu, karači mums nav ne aliņš, neko ēst. Bet neko, iesim uzzināt, iečakoties un tad skatīsimies, ko mēs varam darīt lietas labā. Reku mūsu viesnīca. Viss sanāca. Maza vienkārši lauka sēta. Reku mums ir ieja. Saimniece teica, varam taisīt kafiju dzert. Otrais stāvs. Maziņš numuriņš. Viss kokā, viss smuki. Un tā mums te izskatās. 2 gultiņas, jumtā loks. Čau! Un te viena gultiņa, un te viena gultiņa. Un kaut kāds skapīts. Ļoti forši. Te netālu esot veikals, tāpēc mēs tagad noliksim mantas un brauksim uz veikalu, jo mums vajag paņemt aliņu un kaut ko apēst. Tāds mums ir plāns. Tā, dārgie draugi, mēs esam veiksmīgi iečakojušies, nomazgājušies, atraduši veikalu, uztarījušies. Mums būs šodien aliņš un kebabs, bet... nu cik mēs šo nobraucām? Mēs šo nobraucām bišķi ap 600 km. Principā tas ir ok priekš manīm, man pietiek. Vispār 500, tad ir ideāli. BMW saimnieki, protams, smējās, ja, 1200, 1300, tas ir viņu līmenis, bet ne par to stāsts. Un kā vienmēr, ko es gribēju pateikt? Lielo paldies Jāgara Meisteru komandai no Latvijas par to, ka viņi vienmēr rūpējās, lai mums ceļojumā būtu šie mazie draudziņi. Zāļu tiesai tīri. Tāpēc special thanks Sintijai. Paldies tev, Sintija, ka tu vienmēr parūpējies par šiem mazulīšiem. Nu ko, Ruslan? Pirmā diena brīvdienās, veiksmīgi viss, bez starpgadījumiem. Tad priekā! Debišķīgs dzēriens. Jā. Paldies Jāgara Meisteru Latviju komandu. Draugi, paskatieties kāds kebabs. XXL izvērs. Es šodien visu dienu neesmu ēdis, tāpēc mums ir kebabs. Tad mums ir tādi uzkožamie. Nu un, protams, ja jūs esat Polijā, kā te bez šitā aliņa? Uz šo brīdi mēs gaidījām visu karsto dienu. Arī. Nu ko, Ruslan? Priekā par brīvdienām. Un kebabs. Kebabs te ir traka izmēra. Nu ko, šodien tad droši vien arī finalizējam. Mēs pasēdēsim, kādu aliņu iedzersim. Un pēc pāris stundām noteikti iesim gulēt un rītā ceļamies mierīgi, bez stresa un braucam uz Daņsku. Pa ceļam es lasīju, kad ir kaut kur pirms Daņskas Ķieģeļu pils, lielākā Eiropā vai kaut kas samlīdzīgs. Tā kā varbūt tur piebrauksim, paskatīsimies pa ceļam, varbūt ir ko redzēt. Nu, turpinam braukt. Davai čaļi, līdz rītam. Labrīt, draugi! Otrā diena, brokastis. Šodien plāns ir būt Daņskā. Apmeklēt to Marlboro pili un apēst hotdogu, ne, bet kebabu no vakardienas. Jā, vakar bija forša ballīte. Bet šodien jābrauc tālāk. Labrīt, Ruslan. Labrīt. Kā jūties? Labi. Esi gatavs ceļam? Jā. Tu vienmēr gatavs. Kā piemērs. Labrīt vēlreiz. Super diena, ne? Rītīgi vasariņa sākusies. Šodien mums ir otrā diena. Joprojām braucam ar mocīti, ar Ruslanu. Virzienā uz Daņsku.
Plānā bija apskatīt šodien vienu mūra pili, bet mēs to izdomājām, ka atliksim uz rītdienu, jo ir super laiks, un mēs gribam braukt pa tiešo uz Daņsku, lai varētu pabaudīt Daņskas vecpilsētu. Uztaisīt kādu vecpilsētas tūri, pastaigāt pa vietējiem krodziņiem, forši paēst, iedzert kādu aliņu. Laižam! Teiksim mūsu vietiņai uz redzīti. Turpināsim braucienu. Tā vajadzētu apgriezties kaut kā. Tā ir mūsu viesu mājiņa. Ļoti forša vietiņa, baši nomalītē. Klusi, mierīgi, fēni. Bija diezgan daudz arī cilvēku vakar. Bija forša ballīte. Bet nu viss ir kārtībā. Tā. Mums pa kreisi. Super dieniņi šodien. Var biezi neģērbties, vasaras cimdiņi, super, braucam uz Daņsku. Man veids kaut kā dīvaini strādā, mani atkal ieveda, it kā es braucu uz Daņsku, bet mani atkal ved pa kaut kādu zemes ceļu pa mežu. Es nezinu, kas man ir uzlikts. Kaut kādi uzstādījumi laikam jocīgi. Vai nu viņš mani ved kaut kur pa taisno, bet pa tādiem džungļiem. Nu, es ceru, ka es pareizi braucu. Bļāviens, viņš mani te ieveda, un tagad saka, lai es apgriežos pēc 800 metriem. Kas tas pa sviestu? Tā, labi. Ievadīšu vienkārši Gdaņska. Gdaņska. Polija. Gdaņska. Braukt. Jauns brauciens. Es biju ievadījis viesnīcas adresi, bet mani ved kaut kādā mežā iekšā. Kaut kas dīvains. Labi, braucam tālāk. Mani atkal ieveda kaut kādā interesantā ciematā. Pa zemes ceļu, es nesaprotu. Vai nu es te biju iebraucis kaut kādā čukņā galīgākajā, ka mani tagad ved ārā pa visuriem, bet es domāju, būs šoseja. Labi, intereses pēc pabrauksim pa veizu. Nu, un ko tagad? Pie kāda uz mājām būs jābrauc? Nu, labi, braucam. Karoči, es neesmu pārliecināts, ka es šodien nokļūšu Daņskā. Jums tā ir gadījies? Nu, zašķi viņš man apveda riņķī. Un tagad saka, lai es braucu taisni. Nē, nu veiss ir galīgi aizgājis ciet. Jāskatās, kas ir pa lietu. Es nezinu, kas tas bija, bet veiss man ritīgi gļukoja. Veda mani tur pa sāģām, pa zemes ceļiem. Vai nu raustījās internets vai kas. Vai viņš tur ceļu nepazina ritīgi. Bet tagad it kā izskatās, viss ir ok. Veiziņš strādā, es braucu, man šķiet pareizā virzienā. Izdomāju piestāt, paņemt kaut kādu ūdentiņu, vēlams gāzētu, padzerties. Tā, kas mums te ir? Pofīgi, ņemu. Kāds ir. Hello! Man liekas, ka šī benzīna tā kā es esmu bijis agrāk. Okay. Tā, ūdentiņš padzerts, ar motociklistiem sasveicinājos vietējiem. Varam braukt tālāk.
Laiciņš vienkārši super. Pavisam cita braukšana labā laikā. Tā, riņķveida krustojumā mums taisni. Vajadzētu benzīnu ieliet, kuru mēs ņemsim. Mošu pamēģināt Shell V-Power. Mošu Honda uzlidos gaisā. Davai. Mums ir tāda situācija, ka mēs ar Ruslanu esam viens otru pazaudējuši. Kaut kā viņš nogriezās kaut kur, es nogriezos vēl kaut kur. Un beigās izdomājām, labi, braucam vienītī, satiksimies Gdaņskā viesnīcā. Tā kā mums šodien tāds vientuļais ceļojums. Jāuztais bišķi pauzīt, jāievēl kāds miera dūms. Līdz Gdaņskai palikuši kaut kādi 3-40 km līdz viesnīcai. Cerams, ka Ruslans arī ap šito laiku jau būs atbraucis. Un tad skatīsimies, ko šovakar darīt. Plāns, protams, ir pa Vecpilsētu pavazāties. Ielēju degvielu, es pat nezinu, kāda te ir cena, es to zlots neko nerēķināju, bet it kā ir bišķi lētāk nekā pie mums mājās. Kaut gan arī pierobežā bija diezgan tas pats, kas pie mums. Tāds bizīts džekiem. Laiciņš ideāls. Kaut kur ap 23-24 grādi. Es jau ritīgi visu esmu novilcis, vienalga karsts. Bet labāk tā nekā salt pareizi. Super, super. Līdz viesnīcai 43 km. Daņska taisni, tikai taisni. Aiziet. Iebraucam Gdaņskas trafikā. Tā, man liekas, ka es ne tajā joslā esmu. Tā, man taisni. Izskatās, ka šitais ir kaut kāds Gdaņskas guļam rajons. Tā, mēs paspēsim. Tā, man ir 600 metri līdz apartamentiem vai līdz viesnīcai. Es pat neatceros, ko mēs tur nobukojām.
kaut kādos pagalmos. Tā, nu ķipa taisni priekšā. Kas tur būs? O, Ruslans tieši zvana. Tā jāpiestāj. Halo? Es būšu pēc 1 minūtes. Davai. Tā, nu viss kārtībā. Ruslans jau ir iečakojies viesnīcā. Viņš ir dzīvs, sveiks un vesels. Tagad viņš man parādīs, kur... Reku viņam ocis stāv. Mums ir forši parkings, mums ir maza mājiņa. Ļoti forši. Tā, nu Ruslan, kur tu esi? Laida man iekšā. Reku skrien ar koferiem. Davai, Ruslan, открывай! Būs tev peņi! Pasties, kāda droša siksniņa mums ir uz vārtiem. Hello! Tā, mēs esam klāt, Eka saimniece. Tā, mūsu mocīši paliek šeit. Ruslans aiztaisa vārtus. Pasteicies, kāda mums te ir security. Super droša siksniņa. Super droša drāts. Aha. Nu, tad jau ir mocīša drošība. Tā, te ir mūsu viesnīca. Ruslan, davai, ej pa priekšu. Krasavčik. Laipni lūdzam. Rādi, kur mēs esam iečakojušies. Ok, kur tālāk? Receptions. Lādas dīvāns. Un pa skapiem uz augšu. Pa trepēm uz augšu, ja? Mēs esam vienīgie viesi. To es nezinu. Jā, kurš mums ir numuriņš? 2. numurs. Un kurš tas ir? Šitais. Tāds numurs apmēram, cik mēs 50 eiro samaksājām? Gandrīz. Es neatceros, jā, nepilni 50 eiro. Tāds mums ir numurs. Labierīcības. Duša ir viss kārtībā. Nu forši. Čau. Darba galdiņš. Darba galdiņš. Feini. Nu ko, tagad ģērbamies, mazgājamies un uz vecpilsētu. Nu mēs krasavčiki, nomazgājušies, saķemējušies, sasmaržojušies, izsaucām boltiņu un brauksim uz centru. Mēs dzīvojam 10 eiro attālumā no Vecrīgas, no Vecdaņskas. Tā, nu mums ir taksists Aleksandrs. Здравствуйте, Aleksandr. Viņš ir aizņemts skatoties uz ceļu. Var, ka Ruslans arī sēž, jā, Ruslans ir atradies. Viņš ir veiksmīgi atbraucis uz Daņsku vienītī, tāpat kā es. 10 eiro, jā. Braucam. Mēs esam Vecpilsētā. Šitā ir galvenā turistu tāda gājēju ceļš. Abās pusēs ir krodziņi, visādi forši un arhitektūra. Lopšam ļoti skaisti. Ruslans grib pastaigāties, grib arhitektūru paskatīties, bet es gribētu jau kādā krodziņā ieiet, tad iedzert aliņu. Ko tu saki par to? Nu labi, говорил. Juhu! Paskatieties tur, kāds skaists ūdenskritums. Fontāniņš. Mēs ar Ruslanu ienācām Jack Daniels bārā, bet dzersim aliņu. Stipro nē, tāpēc ka rīt jābrauc ar motociklu. Tas laimes brīdis ir pienācis. Ruslan? Priekā. Priekā. Daņskā ir forši, saulains, silts, smuki. Vai, dzīve ir izdevusies. Šodien bija viegla diena, tikai... Cik mēs nobraucām kilometru šodien?
Mēs nobraucām kaut kāds 300 km tikai, tā kā easy. Skatieties, Polijā bārā rāda manu kanālu! I can recommend 100%. Man ir jauns subscribers! Jū! Viens aliņš ir iecirsts, ir forši, bet ļoti gribās ēst, tāpēc iesim tagad kaut ko apēst. Ruslans, kuriem mēs ejam ēst? Steakhouse. Uz steakhouse iesim ēst. Ļoti skaista krastmala. Mēs atnācām uz tādu vietu kā Whiskey in the Jar. Tas ir tāpat, kā mēs bijām ar Sašu Varšavā. Tas pats saimnieks ir arī Gdaņskā bārs, ja? Tas pats koncepts. Ruslans droši vien steiku pasūtīs. Motocikls akvārijā. Pastieties, kāds steiks Ruslanam. Pa 50 eiro. Es budžetnieks, man 28. Ruslan, labu apetīti. Paldies. Pilnīgi vēl kūp. Ļoti garšīgs steiks, sulīgs. Rekomendējam bāru Whiskey in the Jar Gdaņskā. Labdien! Mēs esam pēduši un turpinam mūsu pastaigu pa skaisto Gdaņsku. Šodien vēl pabeigsim šito. Iesim kādā veikalā, paņemsim varbūt vēl pa vienai pudelītei un iesim uz numuriņu. Iesim gulēt, kaut kā tomēr esam noguruši un pietiek jau staigāt pa pilsētu. Čau! 3. maijs, 3. diena, kad mēs turpināsim vizināties. Pulkstenis jau ir 8 no rīta, ceļamies, veselība brīnišķīga. Vakar baigi ilgi nesēdējām, bijām bišķi noguruši. Šodienas plāns ir gala mērķis Suvalki, bet pirms tam mēs aizbrauksim uz Maliboru vai Malboro, kā viņi saucās tā ķieģeļu pils lielākā Eiropā, laikam, ja viņi skaitās. Tas ir kaut kur šeit netālu 70 km. Tā kā taisamies un laižam. Un kas te mums pamodies? Ruslāņčiks, čau, labrīt! Čau! Nu kā izgulējies? Labi izgulējam. Forši, forši. Veselība kā pēc vakardienas? Arī labi. Jā, mēs Trubiņā iepūtām, mums visiem ir pa nulēm, tā kā mums viss ir kārtībā. Mēs esam atbildīgi motobraucēji. Klausies, es ieliku veizā to pili, bet ja pa ceļam ir benzīna, tā iebraucam uz kafiju un buķiku. Davai. Iebrauksim benzīnu tā kā uzēst brokastis un uz to pili. Šīs 2 dienās mēs esam nobraukuši 850 km, tā kā nekas daudz jau nav nobraukts.
Nu aiziet, 3. diena. Čau, esam benzīntākā, rokastiņas, kofē, latē un buķiks. Ko tu, Ruslan, paņēmi? Arī kaut kādi buķi. Pageķi. Mazliet tāds vējš ir dzēstars, bet pulkstens jau ir cik atvesola, ne? 9 kaut kādi. Varam, jā. Jā. 9. Uzveidīs brokas un tad laidīs uz to pili. Ņem, garšīgi. Paskaties, ezers, kempings ar kemperīšiem stāv un reku tālumā jau var redzēt to pili. Reku viņš ir kreisajā pusē. Te pa tiltu var iet uz viņu. Labi, tad jāmeklē kaut kur parkings. Noparkojām mocīšus, kā vienmēr, kā mazie žīdeļi nakaļāvu kaut kur. Un iesim paskatīties uz to pili. Paskatīties, cik ir silts, mēs maiziņās staigājam. Tas ir super. Iespaidīga celtne, vai ne? Ruslana, kas tur iekšā notiek? Valdības sēdes? Vai vienkārši muzejs? Skaties, ka čiripica kāda, jā? Jā. Ruslana, tu vairāk zini, kas tā ir pa statueti? Svētā Marija. Svētā Marija, jā, okei. Te kaut kādas siena izskatās aizsardzībai. Mēs pilī pašā iekšā neiesim, jo mums kā vienmēr žēl naudas par biļeti, joks. Tur ir muzejs, mums tā baigi īsti neinteresē. Kā Ruslans teica, mūs interesē kas? Arhitektūra. Tieši tā, mūs interesē arhitektūra. Kāda skaista māja. Diez, cik tie ir komunālie maksājumi mēnesī? Var iegādāties kādu suvenīriņu. Reku, piemēram, zobeni kaklā karājās. Te nevaram sevi savainot. Tādu nesājot. Skats uz pili no tiltiņa. Ruslani, pasmaidi. Malacis. Tas lūk bija īs pils apskats. Suvenīriņu mēs arī nopirkām, magnētiņu. Tā kā forši dodamies tālāk, Suvalku virzienā. Te ir vienkārši kalns un mums bišķi trūkst elpas jau.
Uzpildījām beņģuku. Un iedzersim bišķi redbuliņu. Jo pulkstens ir, es teicu, cik ir pulkstens, Ruslan, tagad? Pulkstens ir 12, ir diezgan karsts, mēs izģērbāmies, attaisījām jakām visas lūkas. Un tāds dienas vidus nogurumiņš neliels jau ir uznācis. Tāpēc mēģināsim iecirs Red Bull, lai enerģijas vairāk. Braucam arī mēs pa mazajiem celiņiem, nogriezāmies no lielās šosejas, lai mazliet interesantāk, negribas pa to bānu piļīt. Hello. Where can I park? Here? Tā tūlīt mums parkingu iedos. Oh, very nice. Hello. Esam klāt. Čau, mēs esam ieradušies. Iesim, es jums parādīšu numuriņu. Tas ir tāds, es nezinu, kā viņu nosaukt, bungalo tipa. Ruslan, tu neatceries, kur mums bija jāiet? Redz, kur durs vaļā. Tā, otrais mums šī tāds maza māja. Te ir 2 apartamenti. Šitais ir mūsējais. Tararā. Nepilni 50 eiro. Manuprāt, varbūt pat mazāk bija. Un lūdzu, 2 džekiem, viss kārtībā. Telzors skapīts. Kebabu uzsildīt ar mikreni. Un dušiņa ir dušiņa. Viss kārtībā. Čau, vīri! Tā, tagad mēs nometam somas un braucam uz veikalu, jo veikals ir vaļā, tā teica saimnieks. Vajag bišķi uztarīties. Un es domāju, ka mēs patusēsimies šeit. Te ir verandiņa, kur pasēdēt. Tā kā būs ok. Mēģināsim kaut kā iekurināt. Spirta nav. Ar papīrīti. Oglītes iedeva. Руслан, tu esi Челентано? Ну я. Кращение строптивый. Polijas brands Živič. Aliņš uzsila. Tā, Ruslāņčiks mums šodien pavārs. Kas mums šodien vakariņās, Ruslan? Desiņas. Desiņas. Baikeru desiņas. Baikeru desiņas. Labvakar vēlreiz, dārgie draugi. Ruslāns mums ir uzcepis desiņas, tā kā tūlīt mēs ēdīsim vakariņas. Par īsumā par šodienu. Mēs nobraucām 400 km, bija apmēram 26 grādi silts. Ceļš brīnišķīgs, bet pilns ar mašīnām. Baigais trafiks bija, jo ir brīvdienas, protams, jā, un vietēji arī brauca uz ezeriem, ar piekabes bija ar
ūdens motocikliem, kemperi, nu, vopšiem, ceļi bija pārslogoti. Bet, nu, mēs esam veiksmīgi atbraukuši uz Suvalkiem, iečekojušies un sāksim mūsu vakara neoficiālo daļu. Tāpēc, Ruslan, cheese. Par motobraucējiem. Par motobraucējiem. Braucam ar močiem. Un tiekamies tad rīt. Nu, sveiciens vēlreiz. Šodien ir pirmdienas rīts. Pēdējā mūsu atpūtas diena, pēdējā mūsu brauciena diena. Kā redzat, laiciņš lutina joprojām. Reku mums tur mocīši kaut kur noparkoti stāv. Nu, šodien braucam uz mājām. 450 km priekšā. Centīsimies šo dienu pavadīt forši, pabraukāt ar mocīti, kas ir mūsu galvenais mērķis. Pa ceļām varbūt kaut kur piestāsim, ja būs kaut kas interesants. Labrīt, Ruslan! Čau! Ko tu dari? Dzeru kafiju. Un ēd brokastis buržujas. Protams. Klausies, kur tu kafiju dabūji? Man bija viena paciņa. No veciem laikiem, ja no veciem kaut kādiem laikiem, citiem jā. ceļojumiem palikusi Jā. pāri. Nu, skaidrs, labi apetīti. Tad taisīsimies Paldies. un gāzīsim. Nu, ripināsimies ārā uz ceļa. Pametam mūsu viesmīlīgo foršo vietiņu. Oi! Gandrīz velospēdu notriec. Tas saimnieks iznāca mūs pavadīt. Tā vajadzētu benzīnu uzpildīt 117 km tikai var nobraukt. Davai! Saimniekam uz redzēšanos. Te ir tāds falšs kalniņš. Nu, Ruslan, kāpēc apstājies, Johaid? Tā ir. Ruslan, klausies, mūsu draugam Aleksandram arī ir bēmbis. Mēs ievērtējam viņa beņķīt, viņam ir baigais topiņš. Var pamēģināt tavējo? Pamēģināsim. Gribu saprast, kāpēc tu vari nobraukt bez apstājas tik daudz kilometrus. Gribu uzzināt, kas tas ir old school, jā? Klausies, nu... Baigi ērts arī šitais. Nē, nu, BMW māk taisīt beņķus, jā, ir ritīgi super mīksts. Tāpēc es tagad saprotu BMW saimniekus, ka viņi 1000 km nobrauc pa dienu easy. Forši. Nu, mainīsim. Tu domā, kaut kādu gabaliņu es varu pabraukt ar BMW ar Āfriku? Nu, jā. Davai. Labi. Davai, mainamies. Ruslan, man ir tikai viens jautājums. Kas ir šitais? Ručnīk. Man tāda nav. Rokas bremze. Tas ir sajūgs. Tā. Neesmu ar BMW šitādu vispār brauc. Pirmās izjūtas. Pagriežam atslēgu. Ok. Drošības pēc nospiežam sajūgu. Te ir podziņa. BMW-iem ir podziņa. Pirmais, ko es jūtu, tā ir vibrācija. Tā, nu ko, mēģināsim braukt. Nē, nu sēdēšanas pozīcija, pirmā sajūta ir tāda pati kā Āfrikai. Varbūt ceļos bišķi man ir saliektākas kājas. Bet, nu, sēdeklis, protams, jā, tas ir pirmais, ko tu uzreiz jūti starpību. Jauda. Dinamika principā līdzīga Āfrikai. Varbūt man ir bišķi cita sajūta, bet ir ok. Un sēdēt ir ērti, jā. Spogulīši klasiski apaļie. Man testa brauciens ar BMW. Nē, nu forši ērti. Jūtās tas smaguma centrs, kad viņš ir zemu dēļ tiem cilindriem, dēļ tā motora. Un baigi tāds stabils uz ceļa. Nē, ir ok. Ir ok. Bet, nu jā, sēdēt ir ērti.
Es tagad tiešām saprotu BMW čaļus. Wow, Āfrikā iznesās! Tā mums vajadzētu uz bāļu tikt atpakaļ. Slans teica, ka, labi, mēs te griežam, tad neko. Viņš teica, ka apļu veida krustojumā viņam nepatīk ar šito braukt, jo kaut kā otrais ir pa daudz, pirmais pa maz, ir kaut kas tam līdzīgs. Tā, kur mēs esam, kur bānis galu galā? Patiesībā vibrācija nemaz arī nav nekāda. Tukšgaitā, ka viņš strādā, jā, viņš viņam viss tirinās un vibrē tā kā BMW, bet braucot, es nekādu vibrāciju vispār nejūtu. Nu, un vadāmība ir ļoti laba, tāpēc, ka priekšējais ritenis arī nav 21, bet man liekas, viņš ir 19. Ātrumkārta strādā ļoti labi, ātrums slēdzās čotkatā, tā kā vajag. Kas tad te mums brauc? Ruslans uz Āfrikas. Čau! Nepatīk! Dabūsi! Nē, nu, Ruslans pēc 19. priekšējā riteņa uzsēdās uz 21. un viņam droši vien liekas, ka nav. Bet tā ir tikai adaptācijas vaina, es domāju. Nu, redz, ka tagad es uzspiedu atļautā vietā uz 140, ļoti stabili iet. Kaut gan motociklam jau ir cik gadi? 15, ja? Tas ir 2009. gada motocikls. Bet uz ceļa lielā ātrumā, kruīzā, tādā 140, vairāk es nespiedu, uzvedās ļoti, ļoti stabili, ļoti labi. Tā, nu, Ruslans kaut ko teica par riņķoveida krustojumā, kad viņam nepatīk. Tā, kur es iebraucu, nepareizi kaut kur. Ok. Nu, vot tāds bija maziņš test drives ar motociklu BMW 1200 GS. Man patika. Mēģināsim mainīties atpakaļ. Katram tomēr jābrauc ar savu moci. Man ļoti patika braukt ar tavu moci. Pirmkārt, ļoti mīksts sēdeklis. Ceļu pozīcija, nu, teiksim, tev ir bišķi saliektāka kāja nekā man. Man ir bišķi taisnāka. Bet uz 140 uzspiedu ļoti mierīgi braukt. Tu vari braukt pat ātrāk, mierīgi. Vispār stabili vadās un tas smaguma centrs arī jūtās zems. Ļoti stabils motocikls. Un tagad pasaka pāris vārdus par Āfriku. Nu, pirmkārt, sēdeklis, tā ir trākums, johadi, kā taburetka. Jā, sēdeklis ir ciets. Jā, ciets, ļoti ciets. Un šitu kājiņu ļoti neērti uztaisīt uz zemi. Jā? Jā, tu redzēji, kā man vispār. Viss, atpakaļ. Nu, Tev visu laiku maisies pa kājām šitā. jā, kāpslis. Jā, tieši tā. Nu, bet Dinamika tāpat kā man. dinamika, jā, es arī teiktu, ka ļoti līdzīga. Nu, visumā, ja Āfrikai būtu mīksts beņķis kā BMW, tad to arī ņemtu Āfrika, jā? Nu, bremzes man labāk nekā tev. Jā? Autobāns kā tev patika? Nu, interesanti, jā. Viegli, ne? Jā. Jā. Nu, labi, paldies tev, Ruslan, ka iedevi izmēģināt BMW-ti, bija forši. Bija maziņš, kā saka, test driviņš. Jā. Ko, dodamies tālāk? Braucam.
Redz, kur tur tālumā ir tas galotņu taka, tornis, pa kuru jākāpj augšā. Tā kā mēs uz turieni arī dosimies. Patīkami redzēt, ka no Latvijas ir atbraukuši 6 motociklisti. Un viņi uzticās ļoti vietējiem, tāpēc, ka paskatieties, jakas, ķiveres, mantas, botas, džinsi. Tāda sajūta, ka viņi ir te pārģērbušies un pa pliko uz mežu aizskrējuši. Nu, gadījumā, ja jūs šito skatāties vīri, tad viss kārtībā, jūsu mantas ir vietā. Nekas nav pazudis, nekas nav aiztikts. Tā, izrādās, ka šī ir izeja, tā kā mēs iesim meklēt, kur ir sākums. Tā mēs atradām ceļu, tas ir tur, virzamies uz sākumu punktu. Kā mums teica informācijas centrā, šitais ir piemineklis 2 lietuviešu lidotājiem. Darijus ir Girenas. Lūk tā. Viss nav tik vienkārši. Kāpnes augšā stāvā kalnā. Ko, Ruslanējam iekšā? Tā. Metāla sietiņš uz grīdas. Nu, pagaidām viss kārtībā. Nekas augsts. Mēs ejam pa šito tāciņu, rekutē caur kokiem, un tur tālumā vēl var redzēt tiltiņu. Tā kā tas būs faktiski egļu galotnēs. Ruslan, tev nav bail? Nē. Tu nebaidies no augstuma? Nē. Malacis. Tā, šinī te mēs droši vien uzkāpsim augšā. Tā, nu uzkāpsim pa trepītēm augšā uz pašu torņa spicīti. Mēs esam pašā virsotnē. Tā, galotņu taks mēs esam apskatījuši, tornī mēs esam uzkāpuši, viss bija forši. Ko tagad dosimies uz mocīšiem un liekam jau navigācijā iekšā mājas. Lēnā garā dodamies tad uz Rīgas pusi. Pēc pastaigas nolēmām augsto zupiņu iebliest. Redziet, mēs arī varam bez alus. Cauri paņevežiem. Skatieties, debesis paliek jau ar vien mākoņaināks un tumšāks. Tā kā ir arī variants, ka mēs šodien vēl dabūsim lietutiņu. Туда? Да, там в сторону съедет. У меня какая-то проблема. Окей. Tā, Ruslanam kaut kas apstāties vajag, ja? Какая-то проблема. Надо остановиться? А? Надо остановиться? Да. Тут с мотоциклом. Tā, Ruslanam saka, ka kaut kas ar mocīti notika. Nu, davai tur uz priekšu, uz trotuāra. A, kas viņam ir? Tā, vēl būs brīnumi.
Kaut kas Ruslanam nepatīk. Bremze atskrūvējusies. Nē. Ja? Kā tas ir iespējams? Tā, bļa. Izskatās, ka bremžu suports ir nesaprotu, kā viņš tur ir. Skrūve ir vesela. Nu, katrā ziņā viņš ir izgājis no savas vietas ārā, sapratu. Redz, kur tas suporta rāmis, viņš ir atskrūvējies un pagājis šitā te uz augšu. Ja mums neizdosies viņu pieskrūvēt, es ar Ruslam ieteiktu vispār viņu noņemt nost, atvienot un, protams, bremzēt tikai ar priekšējā. Pasaulē nav bez labiem cilvēkiem. Reku viens vietējais ar motorolleri apstājās, palīdzēs mums skrūvīts, kaut kāds sameklēt no mājām, atvedīs, mēģināsim saremontēt. Redz, ka mazliet suports jau ir bojāts ar to rāmīti, trāpīja pa bremžu disku, nu piespiedies ir un bišku ir skaidiņu noņēmis. Nu, ot, redz, kur ir tā problēma. Šī te vieta izlīda no šīs te vietas. Te nav kaut kas nolos? Nē, te nav nekas nolos. Tā kā šito vajadzētu pavilkt vaļā, ielikt vietā un skrūvīt. Вот этот хороший человек, который приехал, нам остался помочь. Сам на таком лежит. Окей. Сейчас хозяин идет. Мешало. Вот, может быть, здесь есть. Или это маленькие. Короче, хорошо, что здесь не лучше. Или в Черногории, да? Аля нет, чтобы на фиксатор? Нет, да, нет. Смотрел где-то, этот или Михаил там, боксер, клуб, Да. где, он на фиксатор. Я тоже ставил. А я последний раз делал, ну смотрю на мануал, думаю, вроде как нету фикса. Я еще проверю, может я лоханулся. Думаю, ладно, затянул, ну, динамометрическим ключом затянул, поэтому по мануалу затянул, все нормально. Tā, nu pateicoties mūsu draugam no Paņeviešiem, problēma ir atrisināta. Suports ir pieskrūvēts vietā, tā kā droši braucam tālāk līdz mājām. Mēs esam uz Lietuvas-Latvijas robežas. Smīdzina kaut kāds lietutiņš, uz vizieri ir pilītas, bet nav tā, ka gribētos vilkt lietas drēbes. Tā, nu, sveiki Latvija, mēs esam mājās. Nebijām šeit veselas 4 dienas. 4 saulainas dienas mēs braukājam ar mocīti pa Poliju. Starp citu līdz mājām ir palikuši 92 kilometri. Esam nobraukuši kopā 1645, nu vēl plus sotociņš, tātad 1750 kilometri ir bijis mūsu road trip pa Poliju. Nav daudz, bet nav arī maz priekš 3-4 dienām. Tā saka, pabūt uz ceļa, pabūt kopā ar mocīti, pabraukāt, padzīvot vecpuiša dzīvi, iedzert aliņu. Mēs iebraucam Bauskā. Nu, ar ko man asociējās Bauska? Nu, protams, ka Bauska asociējās ar Bauskas aliņu. Tas ir viens no maniem mīļākajiem alus dzērieniem. Un vēl Bauskā ir viena forša vieta, kas saucās Taverna. Bārs Taverna, reku mēs varam redzēt viņu pa labi. Reku 2 mocīši stāv, tur droši vien ēd pusdienas. Karoči, tur ir baigi lielās porcijas. Jūs varat pasūtīt lāča ķepu, tas ir karbonāti, kartupeļu sālāti. Un varat paņemt pusporciju, un viņa ir gigantiska. Ja jūs paņemsiet veselu, nu moidis, ja jums patīk pārēsties, tad tas ir tas, kas vajadzīgs. Es paņemu pusīti, un es esmu pilns.
Mums te ir Iecava. Līdz mājām 52 km. Jau gribās mājās. Starp citu, redziet, šeit ir ceļš uz Jelgavu aiziet pa kreisi. Ja gribat, izbrauciet viņu kādreiz. Tas ir baigi foršs ceļš, tāds ar foršiem līkumiem, kvalitatīvu asfaltu. Uj, johaidi, kas te? Kāds ieraudzīja policiju un nobijās, blin. Jā, karoči, tas ir baigi labais ceļš. Labas kvalitātes, tāds ātriem līkumiem, ainevisks, foršs. Es tur šādi tādu braucu pavizināties. Teiksim tā, iesaku. Tā, nu te ir pienācis brīdis, kad man jālaiž Ruslans ir uz Salaspili. Te būs Razvilečka tālāk ceļa galā. Tātad Ruslans dzīvo Salaspili, viņš brauc uz Salaspili, es dodos pa Kalciem šoseju, vai kā tur saucās, uz Rīgu. Ruslan! Paldies! Bija forši! Do 5! Davai! Tā, bēbis aiziet. Davai, čau, vecīt! Līdz nākamajai reizei! Davai! Tā, man līdz mājām palikuši 30 km. Tātad kopā mēs būsim nobraukuši, jā, 1750 km. 3 naktis, 4 dienas, izdzērām katrs pa kādi 20 litri alus. Viss bija bez starpgadījumiem, jā, tur bija bremzītes saplīs, bet mums paveicās, mēs visu sataisījām. Tā kā būšu priecīgs, ja jūs ar mums izbraucāt šo maršrutu. Ceru, ka jums patika. Davai! Paldies, tiksimies nākamreiz!